Sveiki, man skatītāji! Man labas ziņas. Man atnāca dominatoru izpūta. Un viņš ir iepakots. Es jau vēru vaļā. Šitā. Te ir maisiņš. Te ir iekšā laikam DB Killers. Jā. DB Killers. Stiprinājums tās. Vēl stiprinājumi. Alumīnija. Kaut kādi. Caurulē. Šitāda. Un pats izpūtējs. Šitāds te dominators. Es gan biju sūtījis savādāk, lai viņam te būtu tāds, tāda trubiņa. Bet jā, atnāca tāds. Es ceru, ka tas ir īstais. Uzlījumi vismaz ir dominators. Pasūtīju pie dominatora. Tas arī dominators. Visur dominators. Kroči oriģināli nevis fake. Jā, oriģinālis dominators. Bet mēs nedzirdēsim, kā viņš skan. Jo Mārtiņam salūza motocikls. Un re, ko viņš ir? Un pats vissūdīgākais šajā gadījumā ir kas? Ir tas, kad izlūza šitās te štuns. Re, ko viņš ir? Dzinējā. Viņš tur kaut kur mētājās, tur apakšā. Un šīdien te arī ir plaisa. Redziet, te arī ir plaisa. Un es tagad nezinu, ko darīt. Jo reāli ir tā, ka man ir jauns izpūtējs, 200 eiro. Man ir jauna pakaļējā riepa. 150 eiro. Un man tagad nav dzinēja. Es nezinu, ko darīt. Reklāmā pārdodās tur kaut kāds tāds līdzīgs, jā, 750 eiro. Vai nu meklēt karterus, vai nu metināt. Es tagad nezinu, ko reāli darīt. Jo, kā ir reāli, tā ir. Lūk, bet kā viss sanāca. Sestdien, saulaina diena. Taisījos izbraucienā. Viss sāk filmēt video. Iekrāva piekabē, un mēs devāmies uz Virzes karjeru. Lūk, bija baigi daudz tautas, tiešām daudz tur brauc ar visiem, visā. Tur bija pat Honda Monkeys, tāds, ja zināt, ar maziem tādiem repulīšiem, jā, 125-nieks. Un viss, un čalis brauc ar viņu pa meža takām, un priecīgs, un laimīgs, un tur varēja redzēt ķiveru, un viņi smaida, jā, līdz ausīm tāds. Lūk, un brauc dažādi tur. Un mēs atbraucām. Un tad vēl bija 2 kvadrocikli, un mēs aizbraucām vizināties tur tālāk projām. Lūk, vienreiz pat peļķē kritu iekšā, blēns, tur mēs kaut kādos dubļos iebridām netīšām. Un tad tur brauc laukā, tur ņēmās, darījās un viss, un tad vienā kalnā augšā man nobeidzās starters. Un viss. Un brēns, ko darīt? Neko, es saku, labi, es braukšu līdz mašīnai. Bija jau pulkstens kaut kādiem 3. Tiešām, jā, es braucu līdz mašīnām. Man paskatījos navigācijā, ceļš aptuveni tur kaut kāds 25 minūtes, labi. Pielaidām ar iestumšanu, jo, ja es kaut kur noslāpšu, dubļos vai vēl kaut kādās smiltīs, es viņu neiestumšu, viss, braucu, un te es apmaldījos. Es kaut kādu stundu maldījos, riņķī apkārt, tur kaut kādu tantuku atradu, prasu, kur ir te tāds Virzes karjeras. Viņi saka, es nezinu, es te tā zinu tikai šito ceļu no Baldonas līdz šejienai Sēns lasīt, un viss, es vairāk nekā citu nezinu. Labi. Brauc, viss, kaut kur brauc, skaties, galvenais ceļš. Izbrauc uz galveno ceļu, un kaut kur duj tur. Bija doma tur vienā vietā, ka pa kreisi ņemt. Bet nē, labi pa labi.
navigācija nestrādā, telefons nav, zonas nav, nekā nav, viss meža ceļa, bļēns, tur maldīties, es nezinu. Es tur, pirmo reizi, jā, tajos ceļos, jā, neceļos. Ne kartes nav, nekā noslāpēt arī, kā ir tā. Un karēši beigās es izbraucu Baldonē. Baldonē tur jau ceļies zinu, jau pa asfaltu ņēmos. Vienīgais tas, ka man numurzīmes nebija. Lūk, noņēmu nos, lai nepazaudētu. Un caur Baldonu braucu uz vecumnieku pusi. Un tagad skatos policiju. Kā tāda, kurš gan cits varētu braukt, ja ne policija pretī. Apstājās tur viens, vai ieskrēja mežā, vai viņam purnu nošķīla. Jā, tur es nezinu, tur kapitāli. Tur bija samīcīts vieglais, jā, tad viņi brauc pie viņa klāt. Lūk. Un nosalu drausmīgi. Tur pa trasi. Es biju viegli apģērbies. Vienīgais tas, ka man bija lietas mētelis līdzi. Man bija arī šis skrūšu kameras stiprinājums, jā, un tad, kad tas lietas mētelis man karsti likās. Es viņu te piesprādzēju aizmugurē, un tad man atkal kļuva augstu, un tad es atkal viņu noņēmu nost, un kaut kā tā. Un tagad palika man kilometrs līdz mašīnai kaut kāds kilometrs, un es pārsītu pakaļēju riepu. Reik šito te. Un viss bļēns, un es jūtu man pakaļā. Ko es nokāpu nost, kamēr braucu, jā, tikmēr tā. Ar sajūgu, tā lēnītām viņi tipināja uz priekšu. Patipināja kaut kāds 400 m, jā, un pēc tam domāja, labi, kāds būs. Apsēdos virsū un visu un braucu lēnītām ar pirmo robu, jā, tur tā čubināja, jā, līdz tam. Lūk, un piebraucot pie Zvirgas karjeru, 2 stāv ar BMW GS-iem lielajiem. Stāv, sasveicinājāmies, jā, viss, es kāpu mašinē, bet, krāmēju piekabē, mots, viss kārtībā. Skatos, bāku gunis. Un zeltons jumts. Domāju, bļēns, man tak nevajadzēja pakaļ braukt, es tak nebija saucis viņas. Viņi tur, izinās tur, beigās nolaižās no kalna lejā, piebrauc pie tiem čaļiem. Klāt, viens laikam parā uz muti, vai gurķi, vai es nezinu ko. Respektīvi, un tad viņam to lafetu lika virsū, un kaut kas, tā, ņēmās. Un tad es braucu laukā, un jau evakuators brauc. Un lūk, pakaļ. Un atbrauc mājās, norauju ratu nost. Domāju, labi, jāizbrauc, jāpaskatās. Gadījās kā reiz riepa, bet viņi ir lielāki. Šitā man ir 120 uz 90, šī ir 130 uz 80. Bet, dar, viss lien iekšā, nekur nekas neāķ. Tas viss bļēns, un man tagad nav dzinēja, un es nezinu. Rakstiet komentāros, ko darīt. Metināt, nemetināt. Bet jājūtas laukā dzinējs, ko tas, viss dirsā. Kā viņi metinās? Nezinu. Kroči, jā, laikam sezona beidzās man. Bet nenokārsim degunu. Mums vēl ir zāles pļāvis. Kaut kā tā. Labi, pagaidām. Viss labi.